nesanāca mums, redz, kā tā dzīvē gadās, un tad mēs ejam katru savu ceļu. Kā jūs izrulējat tam visam cauri? Kas bija tas, kas palīdzēja jums tam dibenam iziet cauri, un kas ir tas, kas jūs noturēja kopā? Jo 10 gadi un tam, kam jums esat gājuši cauri, tur tiešām visu cieņu. Man šķiet, tas pirmais arī ir, kad mēs apprecējāmies, jo man šķiet, ka mēs tiešām, es zinu, viens otru mīlam. Jo es dažreiz domāju, ka cilvēki vienkārši apprecē, dažreiz tā notiek. Pienāca vecums, šķiet, ka jāprasa, ko es tur gaidi, un tad pienāk pirmie tādi lielie, sūdi, un tad tev varbūt nav tā vēlme rulēt cauri, un tu esi gatavs, nesanāca mums, redz, kā, tā dzīvē gadās, un tad mēs ejam katru savu ceļu. Un kas mums palīdzēja, mēs daudz runājām savstarpēji, vienmēr gāja līdz pie visiem dakteriem, jo tas ir mūsu, nevis tikai Madaras, jo Madara ir skaidrs, ka fiziski ir jāiznes šis viss smagāk, visas šprices, visas zāles. Es tur staigāju līdzi, aizēju uz aptieku, palīdzu ar finansējumu. Vienkāršākā daļa, manuprāt. Mēs gājām arī terapijā, katrs atsevišķi, kas, manuprāt, arī ir labi, nevis kopā. Jo, man iespējams ir savas lietas tajā procesā, kas man ir grūtāk, Madarai noteikti savas. Un varbūt kopā arī būtu labi, to mēs nemēģinājām, es nezinu.